Futbolisti izdas ļoti labi, te spēlē stadionā milzīgā skaļumā, es nezinu, dziesmu, katrā ziņā tas neizklausās pēc mūsu futboliņām, mēs jāuz tautu, mēs drīzāk pēc kādām dziesmām klausās. Rezervists iesilmoties, kad skrien tā tuvāk turku tribīnēm, tad viņi liek saprast, kas notiks spēles laikā. Baigā ujināšana, svilpšana un spiediens vispār ir diezgan liels jātīt. Mēs bijām to gaidījuši un esam sagaidījuši. Jā, Dāv, paldies, mēs tev gan dzirdam, visai maz, te ir liela trokšņa tiesām. Miķels Rubens liek pateikt, ka 0-0, lai notur šo rezultātu. Viss būs kārtībā, Dāv. Mēs zvanām tev. Mēs turam īkšķi. Jā, paldies, mēs zvanām tev uzreiz pēc spēles ar kādu spēlētāju gribam parunāt. Labi, paldies tev, Dāv. Tā kā atmosfēra, protams, ir gaidīt, ka tā būs un tāda ir. Par sastāviem mums ir arī sastāvu Latvijā. Tiešām nekas pārsteigums nav, zinot to, ka Karabļovs nespēlēs un Zirnis ir atkal komandā un Lobaņovs nevar spēlēt. Jā, nu, atšķirībā no iepriekšējās spēles, jā, kad mums bija 2 diskvalificētie un 3 traumētie, jā, šoreiz Starkovam ir ārkārtīgi liela dilema noteikti bija un ir par sastāvu. Nu, pirmkārt, tāpēc, kad ir daudz spēlētāji, kas var spēlēt. Tā pašā laikā neviens normāls un gudrs treneris un tik gudrs kā tāds labs viltnieks, kāds ir Starkovs sev parādījis pēdējās spēlēs. Jā, nu, pēc uzvarējušās spēles sastāvu nemaina. Pahars ir pieteikumā šoreiz, cienījamies skatītāji, var iet uz maiņu. Jā, un es domāju, ka ļoti labi, kad nav izjaukts Vita Rimkus un Mārvēta Pakovska tandems ar spēles pirmo minūti, jo mēs jau neviens nezinām, kā komanda uzņems Paharu un kā Pahars uzņems komandas spēli. Ja mēs skatījām iepriekšējo spēli Rīgā, tad jau zem cepures matu celās stāvus pēdējie, ja? Kad ieraudzījām, kad Juris Laizāns, galvenais laukuma vidas spēlētājs, uzbrukuma vēja un tā tālāk ir uzreiz labajā malā par aizsargu, kur pēdējo reizi spēlēja 3-4 gadus pirms 4 gadiem atpakaļ. Ja? Bet principā viņš laid garām līdz zināmai robežai, tālāk nelaid. Nē, par to mums nav ko debatēt. Tas ir viss aprakstīts un izrunāts, viss spēlēja ļoti labi. Tāpat kā Korobļovs bija tā kā ar izpletni no Ventspils nolaidies pēc pusotra gada pārtraukuma. Un galvenais, ka tika panāks, kad uz visu to diskutējumu sastāvu visiem tika aizsis mutis ciet ar to labo spēli. Spēle un galvenais disciplīna, bet turkiem šoreiz Hakans Šukurs tomēr ir pamats sastāvā. Kas no tā sanāks, skatīsim un tūdaļ īsumā atceramies šo spēli, kas bija sestdien, lieliska spēle Rīgā 1-0. Lai arī pēc dažām minūtēm sāksies Turcijas un Latvijas izlaša atbildes spēle, gan ņemot vērā sportisko nozīmi, gan emocionālo stāvokli, vēl joprojām vismaz Latvijā gandrīz visi vēl atrodas pirmās spēles iespaidā. Ko vēl bez pašas vēsturiskās uzvaras mums tā deva? Pirmkārt izrādījās, ka Latvijas izlase acīm redzam ir patiešām spērusi platu soli uz priekšu, jo pat pasaules spēcīgākajām komandām, pie kurām noteikti pieskaitām Turcijas izlase, spēlējot pret mūsu vienību rodas nopietnas un pat nepārvaramas problēmas. Otrs secinājums – Latvijas izlase ir sākusi spēlēt izteiktu komandas spēli, vairs nepaļaujoties tikai uz atsevišķu līderu sniegumu. Tieši šis faktors apgrūtināja individuāli labi un daudz spēlējošiem turkiem izvērsties pilnībā. Treškārt, kā izrādās, mūsu izlasē nav neaizvietojamu futbolistu. Gandrīz visās pēdējās spēlēs Latvijas valsts vienībā regulāri ir iztrūcis kāds no pamatsastāva spēlētājiem. Taču vienmēr šis rops ir samērā veiksmīgi aizpildīts. Varbūt tieši tāpēc izcelt kādu atsevišķu spēlētāju neuzdrošinājās pat izlases treneris. Katrs no futbolistiem izdarīja visu, ko varēja. Aleksandrs Kaļinko glāba 3 epizodēs, kurās varēja glābt. Juris Laizāns labi iejutās labā aizsarga postenī un nekautrējās uzsākt un pieslēgties uzbrukumiem. Vitālijs Astāfjevs labi manevrēja ar uzbrukumu virzieniem un tempu laukumu vidū. Kā vienmēr aktīvs kreisajā uzbrukums pārnā bija Andrejs Rubins. Priekšējā līnijā agresīvi cīnījās Vīts Rinkus, bet uzbrukuma noslēgumā no 3 iespējām vienu atkal izmantoja Māris Verpakovskis. Un tieši šo faktoru summa arī deva mums vēlamo rezultātu. Rezultātu, ko visi Eiropas sporta apskatnieki atzina par lielāko sensāciju. Starp citu, arī pārējie izslēgšanas kārtas mači beidzās ar minimālu starpību. Vienas komandas handikaps pirms atbildes spēles ir vai nu vieni vārti, vai arī fiksēts neizšķirts. Tā Spānijas izlase savā laukumā ar lielām grūtībām izrāva 2-1 uzvaru pār Norvēģiem. Skotijas izlase labi aizstāvoties ar 1-0 uzvarēja Nīderlandes futbolistus. Tikmēr Horvātijas komanda tā arī nespēja salauzt kaimiņu slovēņu pretestību, un mačs beidzās neizšķirti 1-1.
Bet Maskavā Krievijas izlase bija spiesta nospēlēt bezvārtu neizšķirtu pret velsiešiem un sarežģīja sev ceļu pretī Portugālei. Atgriežoties pie Turcijas un Latvijas dueļa, dienvidnieku treneris Senols Gunešs apsolīja, ka par spīti zaudējumam Rīgā viņš nešaubās, ka viņa vadītā izlase uzvarēs atbildes mačā un pilnīgi noteikti nākamvasar dosies uz fināla turnīru. Protams, ka Stambulā savu karsto līdzjūtēju vētrai un atbalstītiem turkiem izredži ir krietni vairāk nekā pirmajā spēlē viesos. Turklāt arī atkāpties viņiem nav kur, jo otru neveiksmi viņiem neviens nepiedos. Tikmēr Latvijas izlase jau ir uzlikusi augstāk par savu galvu, un iespējamais zaudējums viesos pasaules čempionāta 3. labākajai komandai nekāda kauna sajūtu neradīs. Mūsu priekšrocība varētu būt arī tas, ka pēc 0-1 zaudējuma tagad Turcijas izlasei būs nepieciešama uzvara ar vismaz 2 vārtu starpību. Taču tās jau ir turku problēmas. Turki joprojām ir favorīti, bet mums ir atkal 1 vārtu pārsvars. Un kura komanda ar savu uzdevumu tiks galā vislabāk, tā arī iekļūs fināla turnīrā. Jā, tiešām loģika ir ļoti vienkārši, kas labāk nospēlēt šodien. Patiesībā pārsvars ir vai nu ļoti mazs, vai nu nav liels, varam teikt, kā mēs gribam, bet nu tomēr. Latvijai, starp citu, šodien ir tāda maza jubileja, ka pasaules rangā mēs esam 56. vietā. Mēs reiz tik bijām augstāk, Turki ir uz 7. bet tas viss ir otršķirīgi attiecībā pret šīs dienas maču. Tik un tā mēs esam viszemāk salīdzinot ar visiem pretniekiem. Bet tagad par laukumu. Turki sūdzējās, ka Latvijā bija ledus un tam līdzīgi. Tagad neizskatījās, vai viņi sagādās ar kādu pārsteigumu tur vai laistīs pirms tam, lai gan tur lietas ir bijis? Nē, man tikai tāds iespējas ir no runāšana, no tām runām par slikto, sasalušo un briesmīgi nekvalitatīvo laukumu. Man ir tāds iespējas, ka Latvija tā zeme un mūsu futbolisti ir tie, kas gadā kādas 30 spēles spēlē pa ledu. Mums tik milzīgas priekšrocības un viņiem kaut kādas šausmas. Nu, bet mēs taču arī nevaram spēlēt uz ledus. Mēs esam spēlējuši gan pie 5 grādiem, gan pie 10 grādiem. Mums nekāds futbols nav. Jā, un Čempionu līga atceries, Trondheim arī spēlēja ledu un sniegā. Un arī un Maskavā spēlēja Barcelonas, un kas tikai nespēlēja pie -8 un pie -10. Tā kā tas jau nebija galvenais iemesls. Galvenais iemesls viņiem bija tā ārkārtīgi lielā nervozēšana, jo viņi gribēja sākt komandēt tiesnesi, gribēja pamatojoties uz to, lai tos laukums bija tas iegans, un viņi sanervozējās paši, viņi nostādīja tiesnesi pret sevi. Psiholoģiskā ziņā. Starp citu, Eirosporta balsojumā visvairāk tāda neitrāla līdzjutēja domā, ka vislielāko pārsteigumu te domāt ir 2 spēļu summa, protams, sagādās tieši Latvija. Nevis Vels vai nevis Skotija un nevis kas Norvēģija. Ja? Jā, nu es gribu tikai pateikt, te krievu valodas komentētāji Eirosporta šodien visu dienu grieza, jā, un vēl tagad pat 2 stundas atpakaļ vēlreiz rādīja Latviju, Turciju. Un tas secinājums bija tāds, ka visgrūtāk šīs 5 spēlēs būs nevienam citam kā Latvijai. Visgrūtāk. Un ļoti interesanti, ka, piemēram, pats Krievijas futbola federācijas prezidents Koloskovs, kas ir UEFA un FIFA loceklis un ļoti gudrs cilvēks, teica, ka pirms izlodes interesanti. Viņš teica, ka vai nu Slovenija vai Latvija būtu parocīga. Vēlts nemaz nepieminēja. Un teica, ka vienīgā komanda, ko Krievija var nespēlēt un vajadzētu nespēlēt. Tā ir Turcija, jo Turcija ir klasi augstāk. Nu, tagad mēs redzam lielu gudru vīru, jā, prognozes, analīzes un tā tālāk. Futbols ar to ir skaists, ar to, kas ir uz tablo. Jā, kas ir uz rezultātu. Ja mēs runājam tieši par tādu neticamu statistiku, tad oficiālā spēlē 11. jūnijā Turkiem pēdējā uzvar mājās par Maķedoniju 3-2, bet tas arī ne par ko nenozīmē. Es domāju, mēs paskatāmies, ko Dāvids Senštreits mums ir atsūtījis iepriekš jau intervijas un kaut ko interesantu par mūsu gatavošanos par pretniekiem no Stambulas. Lūdzu. Latvijas izlase Stambulu sagaidīja ar dažiem sīkiem, bet nepārāk patīkamiem pārsteigumiem. Rindā pie pasu kontrolas pavadīta gandrīz stunda, ko vēlāk sagaidītāji skaidroja ar Ramadana laiku un robežsargu aizņemtību lūkšanās. Pēc rindas izstāvēšanas futbolistu nervus pabojāja suņi un to pavadoņi narkotiku meklētāji. Runājot par gaidāmo spēli, mūsu treneris paslēps nespēlēja. Atklāja, ka iespējams laukumā dosies Pahars, ka pietrūks Lobaņova, ka vienīgais pirmsspēles treniņš būs atklāts visiem, kā latviešu, tā turku žurnālistiem un arī treneriem.
Tikko atguvušies no pirmās spēles tiesnešu pārdarījumiem, turki saņēma vēl vienu triecienu. Atbildes spēli tiesās zviedru tiesnesis Frisks. Viņa vadītajās cīņās turku klubiem un izlasēji bilants negatīva. 1 neizšķirts, 4 zaudējumi. Savukārt mēs varam tikai un vienīgi priecāties, ka ziemeļniekam tirgošanās Austrumgaumē noteikti neies pie sirds. Vienīgo nopietno un pilnvērtīgo treniņu pēc uzvaras Rīgā Latvijas izlase aizvadīja jau šeit, Turcijā, Stambulā, Inonu stadionā. 24 stundas pirms spēles Aleksandram Starkovam jāizlemj vai un kā izmantot uzbrukumā Marijānu Paharu, kā aizsardzībā labāk likt lietā Zirni, Isakovu vai Korobļovu. Kā liekas, kas treneru acīs ir svarīgākais, ko jums ieskaidrot pirms spēles? Es domāju, ka mums būs galvenais pirmās 20 minūtes mums izturēt un pēc tam aizies viss kā vajag. Nav nekas savādāks kā pirms citām spēlēm. Tāpat mēs bijām gan Polijā, gan Ungārijā, gan Zviedrijā. Vēl kaut ko tā ir normāla spēle. Es domāju, ka mēs darām savu darbu, gan federācijas darbinieki, gan izlases spēlētāji, gan izlases viss apkalpojušais personāls. Es domāju, mēs esam gatavi spēlēt. Es uzskatu, mums ir ļoti daudz pieredzējuši spēlētāji. Astafjevs, Rubins, Blēdelis, Zemļinskis, Stepanovs, Koļinko. Vai tad viņi nav pieraduši spēlēt pie 30,000 auditorijas? Viņiem ir šāda pieredze, tāpēc arī ir rezultāti. Tā kā es domāju, ka šāda atmosfēra nenojauks spēlētājiem ritmu. Es domāju, ka vajag izturēt pašā sākumā, jo, skaidrs, ka te būs spiediens gan no skatītāja puses, gan no paša spēlētāja. Viņi grib pierādīt, kā teica, es paskatījos tagad Eirosportā interviju, ka viņš teica, ka viņi ir pārliecināti, ka viņi uzvarēs 2-0. Dzīve rādīs, apskatīsimies. Es domāju, ka mēs cīnīsimies. Turki spēlēja slikti un domāju, ka Latvija uzvarēs. Futbolisti tagad ir bagāti. Viņiem vairs nav sevi jāpierāda. Un tāpēc viņi pat nesaspringzinājās. Turki cer, ka šīs 21,000 skatītāju ietverošais stadions liks drebēt Latvijas futbolistiem. Pagaidām mūsu futbolistu nometnē nekāda panika nav manāma. Dažs labs sastaptais pat atļāvās parastam līdzjutējam grūti saprotamo frāzi, lai uzvar labākais, pat ja tas ir latvietis, nevis turks. Tiesa, pirmoreiz pašausīm nācās dzirdēt arī caur zobiem izgrūsto "Esiet sveicināti ellē". Dāvids Ernčstrēts, Girts Straustiņš, Latvijas televīzija Stambula. Cit kā tāda lielība, ka turki uzvarēs un tam līdzīgi, bet būtu ļoti nenopietni un arī pat jokaini, ja viņi teikt, ka viņi zaudēs savā laukumā Latvijā. Tas saprotams. Bet, kā saka mūsu komandas vadība, arī Jānis Mežeckis, tad mūsu spēlētāji tomēr ir ļoti pieredzējuši. Vai var tam piekrist? Viņi tomēr spēlē lielos stadionos, kas ir pat lielāki nekā šīs stadions, protams. Citviet, ne Latvijā, protams. Es gribu tādu mazu atkal tādu veco laiku atkāpi, kā pats esmu tādos gados. Jā, 97. gadā. Skonto aizbraucu spēlēt nav kampa uz Barcelonu. Jā, bija 60,000 skatītāji. Es pirms spēles tā ar Starkovu aprunājos, es saku, kā tad Petrovičs, te būs, tagad tur Stoičkovs, visas zvaigznes, Barcelona formā, kā. Viņš teica, mēs izmantosim viņu vājās puses. Es domāju, vēlas ar ārā. Kādas var būt vājās puses? Jā, Barcelonai. Izrādījās, ir vājās puses, tas garās piespēles pār aizsargiem. Tāpat kā tagad Starkovs pateica, ka mēs izstudējam turku spēli, un ja mēs izmantosim, pratīsim izmantot tagad ir labāk izmantot viņu vājās, tad mēs vēl nezinājām pirms pirmās spēles, kā būs. Tagad mēs zinām. Bet vai tas izdosies, to gan mēs nezinām. Un viņš ar to nezina. Bet kas ir galvenais? Vai izdosies? Vai censties nosargāt to 0-0, kas ir diezgan nereāli, vai tomēr censties gūt vārds, jo tad turkiem ir 3 jāiesiet, tas ir ļoti grūti. Nosargāt var savrūpmāju ar automātu, kā Lašņikovu un Suni. Bet tur nevar, jā? Jā. Šita nevar nosargāt nekā. Te viss kustās, te viss ir kustībā. Visi viens otram neļaus spēlēt. Ja mēs ieķersimies ar zobiem tai spēlē, tai cīniņā, kas notiek pašreiz, kas notiks, jā, un panāksim tādu izlīdzinājumu cīņā par katru bumbu, tad viss būs kārtībā. Bet ja viņi mūs apskries, aplidos, apsitīs,
Un tā, nu, tad ir vakars. Bet šobrīd tik un tā, lai mēs ņemam, kā gribam, Latviju pagaidām priekšā, jo tur uz tabloid 0-0, lai gan tas sākums noteikti, kā daudz paredz, būs ļoti grūts tās 10-20 minūtes. Nu, bet to jau mēs visi zinām. Un es vienkārši gribētu tagad tādu mazu uzrunu, 1-2 teikumos. Es aicinu visus Latvijas cilvēkus ticēt, ar savām domām palīdzēt, domāt, un ieskaitot tos, kas pārtiek no televīzijas fabrikām, no hameleoniem, lai tie arī uzgriež to futbolu un redz, kā tie latviešu zēni cīnās tik tālu no savām mājām un tik ārkārtīgi grūtā spēlē. Un lai nebaidaties tur, kā futbols ir tas velns, paņems mazo pirkstiņu un visu skeletu. Skeletu atstās. Pirkstiņu varbūt kādam paņems. Bet tas ir to vērts, jo futbols ir Eiropas Savienības galvenais sporta veids. Mēs te Latvijā šitai laužam šķēbs par to nacionālais sporta veids, nacionālā bāze, vai zolītei, vai golfam. Mums liels problēmas, kurš sporta veids ir. Nu, bet futbols taču ir futbols, viņš ir Eiropā. Vadu Eiropas Savienības sporta veids. Pirmo reizi mēs redzam, kāds stadions aizmugurē Besiktaši, kur spēlē. Nu, pagaidām tā bilde nav diezgan cik klāra. Es teiktu, es nevaru pateikt, vai tur ir tik daudz iekšā skatītāji, cik sajiet 21 vai mazāk. Mums būs maza reklāmas pauze, un tad mēs sakojam līdz futbolam. Starp citu, jau tā bija rekords mums sporta pārēdējs, laikam gan šogad. Sestdienas spēlē Latvijā, es domāju, te būs vēl lielāks auditorijas skaits. Tagad vēl reklāma.